Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju sapnis beidzot ir piepildījies. Pēc gadu ilgas ziedojuma vākšanas viņi tikuši pie jauna ugunsdzēsēju auto, nopērkot to izsolē Vācijā. Šīs ieguldījums ne tikai palielinās spēju ātrāk reaģēt uz izsaukumiem, bet arī sniegs lielāku drošību visam Tukuma novadam. Pirms nedēļas ikgadējā Kurzemes bezceļu festivālā tika saziedoti pēdējie 1000 eiro, lai piepildītu Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju sapni. Jaunā mašīna tika izsolē iegādāta Vācijā, un vakar svinīgā pasākumā jaunais auto ieripoja Zantes stadionā. Pērnā gada martā viena no Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības locekļu māsām Agnese pēc sarunas ar brāli secināja, ka viņa darbs ir apdraudēts, jo vecais auto vairs nespēja pildīt savus pienākumus. Tad Agnese nolēma, ka ir jāvāc ziedojumi jaunam auto. Man likās, ka tas ir diezgan netaisnīgi, ka viņiem vīriem, kuri bez atlīdzības ir gatavi palīdzēt citiem, ir ar šo problēmu jācīnās, ka viņiem patiesībā nav instrumenti, kā palīdzēt. Pēc ziņas publicēšanas pirmie ziedojumi ieripoja kontā jau pirmajās stundās. Vēlāk, kad ziedojumi pieklusa, Agnese atkal aktīvi atgādināja par Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju vajadzību, un beigās tika iegūti 6500 eiro. Iespēja fantastiski. Tur ir viss, ko mēs vēlējāmies. Ir ātra, liela, ar daudz ūdeni un pilpiedziņu, tā kā viss ir, ko mēs gribam. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībai Zantes pagastā šogad aprit jau 91. gads. Biedrībā ir ap 30 biedru, bet uz izsaukumiem jebkurā dienas laikā gatavi braukt ar 10 vīru. Arī veco auto izdevies sakārtot un iziet tehnisko apskati, tāpēc uz izsaukumiem varēs doties jau ar 2 auto. Ņemot vērā, ka mūsu tuvākie valsts glābšanas dienas centri ļoti tālu, tad milzīga nozīme. Tās 10 minūtes, 15, ko mēs iegūstam ātrāk atbraucot, un pats galvenais šajai mašīnai ir ūdens 3 reizes vairāk. Ugunsdzēsēji norāda, tā kā atbalsts no valsts ir minimāls, arī turpmāk sabiedrības atbalsts būs noderīgs gan aprīkojuma iegādai, gan auto uzturēšanai darba kārtībā. Vajag uzdrošināties un noticēt tādai sabiedrības daļai kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, jo tie ir vīri, kas tukšu nemūd, bet dara. Un, ja viņi lūdz palīdzību, es teiktu, vajag atbalstīt, jo viņi tiešām lūdz priekš lietas, kas ir visu mūsu drošības vārdā. Pēc svinīgā pasākuma jaunais auto vecā auto pavadībā devās uz savu garāžu. Tomēr tālu netika, jo bija jāsteidz palīgā kādam autošoferim, kas bija ieslīdējis grāvī. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Aizvien vairāk jauniešu Latvijā izvēlas savu nākotni saistīt ar inženiertehniskajām zinātnēm. Par to liecina aizpildītās studiju programmas profesionālajās izglītības iestādēs. Arī nozares eksperti atzīst, ienākot jaunām tehnoloģijām, pieprasījums pēc speciālistiem turpina palielināties. Metālapstrādes nozarē darba process ir kļuvis digitāls. Ražošanā aizvien vairāk tiek izmantots arī mākslīgais intelekts. Pēc speciālistu domām, tieši šis apstākļus jau pēc 9. klases absolvēšanas mudina jauniešus izvēlēties mācības inženiertehniskajā jomā. Tātad jaunietis ir ne tikai virpotais, frezētais, metinātājs, viņš jau mācās digitālā vidē, viņš strādās pēc tam digitālā vidē. Dabiski daudz darbi ir palikuši arī tādus, kā mēs pazinām iepriekš, bet arī tā vide mainās. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija norāda, ka šogad visā Latvijā profesionālajās skolās un tehnikumos ir veiksmīgi nokomplektētas metālapstrādes programmu mācību grupas. Komplektācija pietiekami labi. Cits stāsts, vai visi tiek līdz galam. Tā interese ir, bet mēs dabīgi strādājam, lai viņi nepazūst un būtu vēl lielāka. Puiši vienmēr ir bijuši tādi, kas nāk, viņiem kaut ko vajag pataustīt, viņiem kaut ko vajag padarīt, un tajā brīdī, ka viņam iepatīkās kaut kāda viena lieta, viņš pie tās arī paliek un viņu turpina attīstīt. Tehnoloģijas man patīk. Man tētis ir inženieris, tā kā varbūt es varētu, jā. Es, piemēram, no LEGO visas sādas ierīces taisu. Jā. Es nākotnē varētu būt inženieris, jā. Šobrīd metālapstrādes nozarē nodarbināti aptuveni 25 000 darbinieki. Pievienotā vērtība no nozares kopējā apgrozījuma ir 33%, jeb 830 miljoni eiro. Ir nevis konkurence uz darba vietu, bet otrādi darba devēji jau faktiski konkurē par kvalificētiem speciālistiem.
Protams, paliek spēkā nosacījums, ka tam speciālistam jābūt tiešām kvalificētam ar labu attieksmi. Eksperti norāda, ka jauniešiem lielākais klupšanas akmens mācību procesā ir vājš zināšanu trūkums matemātikā un fizikā. Tādēļ šos priekšmetus iesaka mācīties padziļināti jau skolas solā. Ilze Daukans-Terģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Lai kopīgi svinētu tradicionālos Pļaujas svētkus, Bauskas novada Bārbeles pagastā Ausakļu dzirnavās pulcējās amatnieki, vēstures entuziasti un ģimenes. Ik gadu šeit tiek godināts latviskais darba tikums, tradīcijas un kultūras mantojums. Ar senās lokomotīvas svilpienu jau 16. Pļaujas svētki Ausakļu dzirnavās šodien tika atklāti. Zeltainās cējas gaidīja pļāvējus un nobriedušie kartupeļu čaklos talciniekus. Katram apmeklētājiem bija iespēja piedalīties un izmēģināt rudens darbus senlatviešu garā. Šeit pirmo reizi, bet senos laikos mājās pie vecmāmiņas vectētiņa ir darīts linisieti, jā. Kamēr sievas pļāva sienu un sēja to kūlīšos, tikmēr vīri ar lielo tehniku apstrādāja laukus, bet bērni lasīja kartupeļus. Pļaujas svētkus savulaik Latvijā iedibināja Kārlis Ulmanis, un šī tradīcija mūsdienās piedzīvojama Ausakļu dzirnavu sētā. Galvenais mērķis ir demonstrēt apmeklētājiem visus tos senču darbus, ko viņi kādreiz veikuši gadus simts un pat vairāk atpakaļ, un ne tikai pat senā pagātnē padomju laikos, jo šeit arī ir atsevišķi traktori no padomju laikiem, bet ir arī sena tehnika, kuriem ir vairāk pat pa 100 gadiem. Amatu meistari no visas Latvijas šodien rādīja senās arodu prasmes, linu pārstrādi, vilnas krāsošanu un metāla priekšmetu veidošanu. Liela interese bija arī par audējas darbu un koku gredzentiņu amatniekiem. Es esmu pensionāri, bet es esmu savā laikā no vecajām audējām apgūšos amatu un cenšos mācīties pati, ko vien varu iemācīties. Dažādus jautājumus jautā. Kā, teiksim, viss iekārtot, kā teiksim, visi raksti rodās un viss, jo stelles iekārtot aušanai ir 75% apmēram. Un tā pati aušana jau ir pati vieglākā, tā ir tikai 25%. Man ir tāds vaļas prieks, jā. Es būtībā esmu diplomēts galvnieks, pedagogs. Tur viss ir pārējais. Bet, to es brīvā laikā darbojos, taisu no dažādiem kokiem, koku sugām gredzentiņu. Pļaujas svētki nav tikai izklaide, tie ir iespēja izzināt vēsturi un izjust, kāda bija dzīve mūsu priekštečiem. Apmeklētāju vidū šodien bija arī daudz ģimeņu ar bērniem. Kas mums visvairāk patika? Man patika šūpoties. Mums patika kartupeļus vākt, kukurūzu vākt. Šūpoties. Kūlīšus taisīt. Šūpoties, ar lielo mašīnu braukt uz lauku. Pašā svētku sirdī dzirnavu sētā noritēja ne tikai dažādu darbu paraugu demonstrējumi, uz skatuves uzstājās arī folkloras kolektīvi, radot svētku noskaņu ar latviešu tautas dziesmām un dejām. Apmeklētāji atzina, ka šie svētki ir ne tikai atgādinājums par mūsu pagātni, bet arī iedvesme nākotnei, nodrošinot, ka latviešu senās tradīcijas un prasmes dzīvos arī turpmākajās paudzēs. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Salaspils novada Atsūnē Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums GREN plānojas investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro jaunas reģenerācijas stacijas izbūvē, kur iecerēts iegūt siltumenerģiju, dedzinot atkritumus. Pirms projekta realizācijas rīkotas 4 informatīvās tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu un iepazīstinātu ar projekta mērķiem. Daļa iedzīvotāji noskaņot pret šo projektu, baidoties par ietekmu uz viņu veselību un arī nekustamā īpašuma vērtības krišanos. Šī prezentācija galīgi ir garā, es teikšu tā kā ir, jo jūs neesat pateikuši tad konkrēti, kāds jūs fizikāli ķīmiski atkritumus dedzināsiet. Mans jautājums bija par drošības baģerām, uz ko netika atbildēts korekti. Netika atbildēts, kas notiks amoņaka avārijas gadījumā. Tikāsas diskusijas un pārmetumi tika veltīti uzņēmuma GREN pārstāvjiem, kuri rīkoja kārtējo tikšanos ar Salaspils novada iedzīvotājiem, lai informētu par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izbūvi Salaspils novadā Atsonē. Uzņēmēji sāka ar šādu pretestību bija rēķinājušies un plāno, ka ar vides pāraudzības biroja atzinumiem pārliecinās sabiedrību par projekta nepieciešamību. Mēs plānojam izmantot 200 000 tonnas kurināmo, kas iegūst no atkritumiem vai zemes kvalitātes biomasa, kas dod ieguvumu
vidēji. Mēs samazinām atkritumu apjomus poligonā. Tas dod ieguvumu siltumenerģijas klientiem, kas šai gadījumā ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji un uzņēmumi, kas saņem centralizēto siltuma apgādi. Uzņēmums plāno tuvāko nedēļu laikā iesniegt valsts pāraudzības vides birojā pieteikumu. Saimā tiks skatīti jautājumi, respektīvi nacionālā līmeņa mērķi par atkrituma apjomiem, cik mums ir šobrīd, cik ir ilgtermiņā, tie vēlreiz visi jautājumi tiks skatīti. Un rezultātā tad ne jau mēs pieņemsim lēmumu būvēt vai nebūvēt, bet pirms tam mums vajag biroja atzinumu. Un birojs būs tā institūcija, kas ņems vērā gan mūsu informāciju, gan ekspertu aprēķinus, gan iedzīvotāju viedokli. Tikmēr tie dzīvotāji gan no Sālspils, gan Ropažu novada jau šobrīd pauž noraidošu attieksmi, vācot parakstus pret projektu. Cilvēkiem ir riski, un tie ir pamatoti. Gan par veselību runājot, protams, runājot arī par nekustamo īpašumu, par vērtību. Nekāds labums mums kā iedzīvotājiem nav sagaidāms, ir tikai zaudējumi. Šeit ir biznesa projekts, viņš ir nežēlīgs. Tā ir cīņa par lētu kurināmo, ko kurinās mums blakus mājās aiz logiem. Šobrīd ieceres autoriem, idejas autoriem, viņiem ir tas pienākums pierādīt, ka vai nu šī ietekme nebūs vispār, vai arī viņa būs iespējams novērst, tas ir viņu uzdevums. Un mēs skatīsimies, cik labi viņi šo mājas darbu būs sagatavojuši un kāds būs tas galīgais risinājums. Ja būvniecība tiks atļauta, tad tā darboties sāks 2029. gadā. Projekts kopumā izmaksās 200 miljonus eiro. Ieveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.